piedalījušās, visi ir pilnā sastāvā. Nu, ko es domāju, vecāki vēlreiz liels aplausus saviem bērniem, kas tik skaisti nostājas šeit, katrs savam bērnam, visai komandai, visam turnīram. Liels prieks, ka jūs esat šeit, visi rādi, lieli, mazi. Es domāju, ka mums ir vēl ļoti divas interesantas dienas šeit priekšā futbola spēlē. Es domāju, ka mazie puiši parādīs interesantu cīņu. Man liels prieks, ka jūs esat izvēlējušies savus bērnus veikt tieši šo sporta veidu. Un prieks, ka esat šeit Salacgrīvā jau kuru gadu pēc kārtas. Zēnfutbola festivāls ir ļoti liels. Ir priecīgs jūs redzēt. Es domāju, dosim uzrunu vārdu turnīra direktoram Renāram Krīgeram. Aplausi! Sveiki vēlreiz visiem bērniem, visiem vecākiem, visiem organizatoriem. Šo turnīru jau šogad atrit negribās nevalot, bet nedaudz pār 10 gadiem. Mēs vēl cenšamies īsti noskaidrot, kad viņš sācās. Tas nozīmē, ka šis festivāls ir gana sens ar savām tradīcijām, bet ir pagājis diezgan ievērojams laiks, un mēs esam nedaudz mainījuši un cenšamies mainīt turnīra festivāla koncepciju un domāšanas veidu. Līdz ar to arī mēs esam izveidojuši pēc vairāk kā 10 gadu darbības jaunu turnīra festivāla zīmolu. Jūs varat redzēt futbola festivāla jauno logotipu. Tāpat arī aicināsim vēlāk bērnus uzvilkt mastā karogu, kas oficiāli, var teikt, prezentēs un pasniegs mūsu jauno stilu un to domāšanu. Jaunais koncepts ir tāds, ka mēs vēlamies mainīt vecākiem domāšanu un bērniem, lai bērni vairāk domā par sportisko garu, lai vecāki vairāk domā par to, kā viņi cenšas bērnus izaudzināt par kārtīgiem futbolistiem. Jā, novēlu visiem, lai jūs viens otru cienītu, vecāki, lai cienītu viens otru, gan vakara gaitā, gan dienas laikā, tāpat arī, lai vecāki cienītu. Блядь, ну кто его будет поднимать вообще? Jā, tiešām interesanti. Nu ko, turpināsim pirmās atklāšanu. Pirms tāda kā noslēdzošā punkta ir jautājums vairāk kādiem spēlētājiem. Varbūt ir kādam kāds vārds, ko jūs vēlaties teikt gan saviem komandas biedriem, gan pretiniekiem, gan varbūt vecākiem, kāds novēlējums. Varbūt ir kāds brīvprātīgais, kam ir vēlme paņemt rokās šo burvju nūjiņu, kas izdod kādu lielu skaņu un pastāstīt kādam kaut ko. Kāds novēlējums? Ir kāds brīvprātīgais? Super, no! Labi, Smiltene, šurp, novēlējums no Smiltenes. Uzmanību, aplausus, droši, jā, tālāk. Tas ir Dārs Sīmaņš. Smiltene! Aha, kāds ir konkrēti, jā? Jāgavai ir kaut viss sākās, varbūt? Spēlētāji, treneri, lieli mazi. Vēlams jau spēlētājiem. Ok, daramies tālāk, kā vai gribēja jāatbildēt. Nāc, klausies. Ko nāc, no kur tev? Nu labi, jāatbildēt pēc abijā. Rīgas futbola skola. O, drošais aplausi. Es novēlu veiksmi visām komandām, lai labi spēlēt un būtu labi rezultāti. Молодец, молодец. Novēlējums visiem sirsnīgs un sirds. Patīkams tās klausīties. Tur mēs tālāk. Dinamo Rīga. Mums ir vajadzīgs viens drosmīgs zēns ar oratora dotībām, ar vēlmi izteikt kaut ko ļoti labu. Nāc droši šurp. Мы, ребята, скажем прямо самый лучший клуб Динамо! Молодцы.
Ļoti jauki! Un Ventspils. Olimpiskā cerība. Желаю вам всем удачи. Сегодня победит Вентспилс. Молодцы. Nu, Ventspils. Sagādāšu, ka 3 dienas pirmīs notiek, bet vēl bija labi, jā. 3 varēs tagad steigti. Tur ir vēl ēti. Ok, paldies, liels. Puišiem aplausi visiem. Un tagad tiek aicināti pagājušā gada B grupas otrās vietas ieguvējas Dinamo Rīgas 2 spēlētāji, lai paceltu šī festivāla karogu. Lūk arī viņi, Vārtsargs un cik notiek uzbrukums. Tiešām aplaus, tāds klusums klausēties, man jau mēs nekad dienu ceļam no karai laikā. Tāpēc, es domāju, varam sagaidīt ar aplausiem, ka brīd, kamēr šīs nevarēs nolēkt pašā augšā, viņos jau ir saudzījuši, pirmākās visvarākos 3 dienas. Cerēsim, ka brīvojas šis karogas laikā, bet ļoti daudz skaitu vārdu, daudz pozitīvu emociju gan vecākiem, gan bērniem. Ну сейчас нужно было играть с ними, танцевать, плясать. Papildīšu, neizveids, ne? Katrā gadījumā karogu vārdā un veids brīv atlēti. Paldies, kā visi Dinamo Rīgas futbolisiem, atpadarīto darbu. Oficiāli šis turnīrs ir atklāts. Mēs paldies, mēs šeit beigti, ka mēs vienam prom. Es vēlreiz, protams, novēlēt visiem spēku izturību. Lūdzu, mēs traumām, jūs esat vajadzīgi mums šeit. Nākamgad, kā jūs noteikti citu turnīros piedalīties ar čempionātu. Mums uzmanīgi cienam pretinieku, cienam vecākus treneris, tiesnešus un esam profesionāli futbolisti, kurā esam. Un tā kā mums arī jauns komentis šim turnīram, mums treneriem pēc šīs ceremonijas, kurš šīs mājas izdienās, kur mēs jums pateiksim trekmas mūsu pušiem. Un pēdējos, paldies, mēs vēl grāmās! Un tātad atkārtās protams, būs spēle treneris pret vecākiem, tie, kas ir gatavi piedalīties. Mums otrā laika šīs treniņas, tātad šeit mums vienāk pie manis vecākiem. Es domāju, ka treniņi paši